Bet, droši vien ir īstais brīdis pajautāt to visu arī Evijai Papulei. Lūdzu, pāris vārdu noslēgumam un kopsavilkumam. Kā jūtaties? Vai tāpēc, ka mājas tuvāk? No vienas puses, sirsnīgs paldies visiem tiem, un redzu, ka lielākā daļa tomēr ir izturējusi arī lekciju starp digitālo un personisko. No otras puses, jūs jūtat, ka Izglītības un zinātnes ministrijas vismaz viens departaments jūs arvien vairāk aicinās personiski iesaistīties procesos, sarunāties un gaidīs jūsu ne tikai recepšu pieprasījumus, bet jūsu recepšu saturu. Paldies jums par šodienu. To visu tiešām varēs noskatīties arī citi, bet līdztekus aicinu tiem kolēģiem, kuri šodien, un tādi ir vismaz divas direktoras, bet tiem kolēģiem, skolotājiem, kas šodien un rītdien vēl raksta inovācijas balvai pieteikumu, atbalstiet, un 25. droši vien septembrī skatieties, kas arī ir viens no projekta ilgtermiņa ietekmes noteikti rezultātiem, kuri skolotāji vai skolotāju grupas 2012. gadā saņems inovāciju balvu, kuru arī pēc tam daži, kas neatbrauks, varēs skatīties digitāli vēl līdz septembra beigām, līdz oktobra beigām, projekta mājaslapā www.pedagogiem.gov.lv. Paldies, lai jums laimīgs jaunais gads! Vēl 1 minūte, lūdzu. Pavisam 1 minūte. Jūs nodarbojaties ļoti nopietnām lietām. Jūs reāli saprotat, kā tā izglītības sistēma strādā. Jūs varat līdzvērtīgi diskutēt ar izglītības zinātnes ministru, ar tiesību sārgu, ar speciālistiem par to, kas ir izglītības sistēma. Es varu pateikt, ka lielākai daļai vecāki nav ne mazākās nojausmas, kas ir pareizi, kas nav pareizi, jāpērk, nav jāpērk, ko man tagad darīt. Runājiet ar viņiem. Viņiem vienkārši vajag paskaidrot, kas jūsuprāt ir un kas nav patiesi, pareizi, kā tad īsti vajadzētu rīkoties. Vēl viena lieta. Man vidējā meita tagad ies 3. klasē. Viņa sāk iet skolā 6 gadu vecumā, tāpēc, ka viņai šausmīgi patīk mācīties. Viņa prasīja bērndārza audzinātājai, lai viņai raksta tur 2 ciparu skaitļu saskaitīšanu, atņemšanu, jo tādas grāmatas vēl nebija pieejamas uz to brīdi. Un viņai ļoti patika. Un mēdz runāt, ka bērns sāk iet 1. klasē, viņam ļoti ātri tā vēlēšanās pāriet. Ja? No sākuma viņš iet 1. klasē ar to gladiolu pušķi, tāds priecīgs, un viņam diezgan ātri ierāda, ka šitien te nekāda nebūs. Ja? Būs jāmācās, un tas ir ļoti sarežģīti. Viņa ies 3. klasē, un joprojām viņai ir prieks iet uz to skolu. Kur ir noslēpums? Kur ir tas noslēpums? Tas noslēpums ir ļoti vienkārši. Ir pāris lietas skolā, kas viņai patīk, pārējās viņa piecieš. Ja būtu vien tās pāris lietas, ko tas bērns varētu izbaudīt, par ko priecāties, viņam neko daudz vairāk nevajag. Es iešu. Es eju. Un otra lieta, stāstiet par šiem pozitīviem piemēriem. Cilvēki bieži vien mēdz čīkstēt. Jā, es zinu, man ar tā bija 1. klasē, es gāju, pēc tam man viss noriebās. Pastāstiet lūdzu par manu bērnu, kurš 3. klasē iet ar prieku. Viņam patīk skolā pāris lietas. Un vēl, tad, kad jūs cīnīsieties par finansēm, ar tiesību sargiem, pret tiesību sargiem un tā tālāk, arī lūdzu atcerieties par manu 3. klases skolnieci. Par to, ka viņai prieks ir. Un kāpēc viņa tajā skolā iet? Vienkārši par viņu atcerieties, kad jūs cīnaties par lielo taisnību. Tas arī viss, ko es gribēju lūgt. Paldies jums!